Labdien! Es esmu Linda Karlina, Valsts kultūra kapitāla fonda direktora vietniece un vēlētos jums pastāstīt par aktuālajiem izsludinātajiem konkursiem. Šobrīd ir atvērta pieteikšanās 4 mērķprogrammu konkursos. Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi, jaunradas veicināšanas stipendiju mērķprogramma, profesionāla nevaldības organizāciju atbalsts un kultūras radošo rezidenču mērķprogramma, kā arī aicinām iesniegt pieteikumus mūža stipendiju programmā. Pieteikšanās termiņi šīm mērķprogrammām ir vienādi. Pieteikumus sākam pieņemt 4. novembrī un pieteikumus var iesniegt līdz 22. novembrim. Rezultāti būs zināmi pēc 19. decembra. Vairāki konkursi jau ir ikgadēji, bet konkursu nolikumos ir veiktas dažas izmaiņas, kam pievērsīšu uzmanību. Mērķprogrammā valstiski nozīmīgi pasākumi galvenā izmaiņa ir atbalsta periods. Pieteikumu var iesniegt periodā 1 gadam vai 2 gadiem. Jaunradas veicināšanas stipendiju mērķprogrammā galvenā izmaiņa ir stipendijas apmērs. Tas 25. gadā būs 1119 eiro mēnesī. Mērķprogrammā kopā tiks piešķirtas 43 stipendijas. Profesionālo NVO atbalsta mērķprogramma ir atvērta visās nozarēs. Katrā nozarē ir atsevišķs mērķprogrammas nolikums. Aicinām īpašu uzmanību pievērst skatuves mākslas nozares mērķprogrammai, kurā ir jāiesniedz papildus informācija atšķirībā no citām nozarēm, kā arī izmaiņas ir kultūras mantojuma nozares mērķprogrammā, kurā īpaši aicināti pieteikties ir privātie akreditētie muzeji, un šim mērķim arī ir izdalīts papildus finansējums no Kultūra kapitāla fonda kopējā budžeta 240 000 eiro apmērā. Šogad ir izveidota arī jauna mērķprogramma kultūras radošo rezidenču atbalstam, un nolikums paredz vienlīdzīgus atbalsta principus un aprēķina formulu atbalsta sniegšanai, rezidenču darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai. Visi mērķprogrammu nolikumi, kā arī mūža stipendijas programmas nolikums ir atrodami Kultūra kapitāla fonda mājaslapā. Pirms pieteikuma sagatavošanas aicinām rūpīgi tos izlasīt un iepazīties. Tāpat aicinām saulaicīgi konsultēties ar katras mērķprogrammas un nozares kuratoru un neatlikt pieteikumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi, lai varam arī no savas puses to pārskatīt un norādīt uz kādām neprecizitātēm, ja tādas pieteikumā ir. Konkursa budžeti vēl nav apstiprināti, tas notiks pēc valsts budžeta likuma pieņemšanas, bet ņemot vērā, ka Kultūra kapitāla fondam 25. gadā ir plānots budžeta pieaugums, ceram, ka arī programmu budžeti būs lielāki kā iepriekšējā gadā. Aicinu pieteikties izsludinātos konkursos un vēlu veiksmi!